Sveiki, šodien ar jums esmu es, Oskars Štāls, un jūs skatāties Fitness Mentors TV. Šodien mēs apstīsimies, kā izpildīt trenažeri roku aizpliekšana aiz galvas vai pulovēru. Sāksim ar to, ka pielāgosim trenažeri savām vajadzībām, savam augumam. Tātad mainām augstumu, lai mēs varam izpildīt pilnu amplitūdu. Mēs varam pārbaudīt, mēs šodien apstīsimies divus variantus puloveram. Viens, kas būs vairāk domāts muskuļu attīstīšana, krūšu muskuļu attīstīšana un tricepsam un arī rību muskuļiem, starprību muskuļiem. Sāksim ar to. Ko mēs gribam panākt? Mēs gribam panākt to, ka mēs varam ar ieliektas rokas atstāt. Man šitas solis nedaudz tagad paaugstu, tāpēc, ka man galva iet pāri solam, tāpēc mēs viņu nolaidīsim nedaudz zemā. Nolaižam zemā. Šitam vajadzētu būt manam augstumam ļoti labi. Tā, nākamais, ko mēs izvēlamies sev atbilstoši fiziskai sagatavotībai svāru. Kas ir pluss šim trenažierim? Šim trenažierim ir pedālīts, ar ko izcelt svāru. Pielietojot pedāli, izceļam svāru. Augšā rokas, šeit ir saliekts apmēram 90 grādu leņķī. Taisam dziļu ielpu un izelpam rokas iztaisnojot. Un rokas laižam tik tālu, līdz elkonis sasniedz krūšu muskuļus. Nodemonstrēšu līdz kā tas izskatās. Taisam dziļu ielpu, plēc apakaļ. Un atlaižam pedālīti. Taisam dziļu ielpu un laižam apakaļ svāru, rokas saliekot un atvalkot aiz galvas un atkal. Rokas laižam lejā tik tālu, kamēr mēs sajūtam stiepošu sajūtu, vai arī, kad tulītās gandrīz vai nolaidīsies svārs lejā. Būs atsitiens. Un tādā veidā izpildam 12 atkārtojumus. Šādus vingrojums, tāpēc, ka mēs iztaisnojam rokas, izpildot, attīst trīsgalvaino muskuli, triceps, krūšu muskuļus un arī starprību muskuļus. 12 atkārtojumus izpildam. Vēl ir jāņem vērā to, ka elkoņi iet pa sāniem, elkoņi neiet uz priekšu, nevajag tā, lai plecs būtu pie ausīm. Labi, tēt otrs variants. Otrs variants ir vairāk domāts tieši krūšu kūru paplašināšana. Protams, ir cilvēki, kas uzskata, ka viņi vispār nav iespējams paplašināt, izmantojot šo vingrojumu. Ir cilvēki, kas uzskata, ka to var izdarīt zināmā vecumā, kamēr jūs esat jauns līdz 16 gadiem, un pēc tam aizvien grūtāk to. Bet ir cilvēki, kas viņu izpild, un viņiem paplašinās krūšu kūru. Tāpēc nodemonstrēšu, kā tas izskatās. Šeit ir daudz svarīgāk nevis cik jūs paceļat, bet cik tehniski jūs izpildat vingrojumu. Tāpēc svaram jābūt nelielam. Šis vingrojums ir tendēts uz elpošanu. Tāpatās, kas te notiks? Visas kustības laikā rokas man būs pilnīgi taisnas. Un kas ir vēl svarīgi elpošana? Es ieelpoju šeit, šādā stāvoklī, ka man rokas ir tieši turpat, kur krūšu muskuļi. Un laižot lejā, es aizturēju elpu, tur kaut kāds 2-3 sekundes aiztur un laižot lejā. Tikai, kad es aizlaidu atkal rokas uz to sākuma stāvokli, tas ir krūšu muskuļu augstumā, rokas atrodas izelpa, un tad atkal veids dziļi ielpu un atkal laižu lejā. Tad nodemonstrēšu, kā tas izskatās. Izceļam ar pedālīti svāru, rokas iztaisnojam. Tagad ieelpojam, lai nav esam bez gaisa. Izelpojam, atkal ieelpojam dziļi. Izelpojam, atkal ieelpojam.
un atkal izelpojam. Un šādi veicam 12 atkārtojums, tas būs viens labs piegājiens. Nolaižot svaru, izmantojam pedāli, lai to nolaist droši. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka jums patika. Ja jums patika, taps jaunu foršu video.